Skaties, Edī, ko es gribu tev parādīt. Nu, ko tu man gribi parādīt? Pirmo video? Jā, tu reāli. Sveiki. Tu zini, kad mēs viņu filmējam? Edijs jau sasveicinājās. Nā, ceros, visticamāk, pirms Cik gadiem? Nu, 3, 4 gadi. Šitam video ir pirmajam video, kas mums ir 4 gadi. Jā. 4 gadi atpakaļ mēs sākam YouTube video. Jā, jaunu formātu kaut kādu uzsākam arī Latvijā. Un šodien mēs sākam kaut ko jaunu citu atkal. Kaut ko citu, jā. Jā. Katru reizi mēs kaut ko izdomājam. Nu, tu visu laiku prasi, vai kaut ko jaunu, vai kaut ko jaunu. Vajag. Bet skaties, kas pa figūru. Tauta prasa. Jā. Sveicināti, draugi. Nu, 4 gadi atpakaļ. Sveicināti, draugi. Tu biji jauns. Tagad pensionārs. Nē, nu, tu biji jaunāks. Nē, nu es nemaidos. 1 pret 1. Jā. Tas bija pirmais video, ko mēs taisījām vispār Covid laiki. Jā. Covid laiki un nebija iespējas kļūt pie klientiem. Jā, tieši tā. Jā. Nevaram neko neparādīt. Nu, vajadzēja kaut ko risināt. Kaut ko vajadzēja darīt, jā. Beigās ir video. Cik video, kā domā, mēs esam uztaisījuši pa šito laiku? Sarēģināt kopā TikTok, Instagramā, vispārējā. Tikai YouTube. TikTok, Instagrams, tas ir pavisam cits stāsts. YouTube, nu es nezinu, varētu būt kaut kādi 120 kaut kur. 160. 160, viņš kļūdījās. Jā? Pusvīnas. Iedomājies 40 video gadā. Nu jā, 40, jā. Jā, kaut kādu gadu mēs bijām ātrāki, protams, vairāk tur taisījām. Nu, vairāk, vienā gadā bija vairāk, man liekas. Jā, un pēc tam, kad mēs taisījām, pagājušajā gadā bija bišķiņ citādāks, jā, pagājušajā gadā mēs vairāk aizgājām uz tam short video. Jā, mums parādījās TikToks, protams, nu, TikToks jau var kļūt populārs diezgan. Viennozīmīgi, jā. Teikt, ka kaut kas ir mainījies, es tev teikšu tā, kad es skatos uz tiem 2 džikiem, 2 gadu atpakaļ. Jā, nu, 2, nu, kas tas ir vispār? Brutāls video, brutāls. Viņš ir tik brutāls, ka tāds, what the hell? Kurš viņu ielika YouTube vispār? Nē, jā, mēs viņu ielikam, es viņu ieliku YouTube, tas bija mūsu starts tāds maziņais, bet par to laiku īstenībā vidējais arī, kā lai saka, nu, vidējais nē, vispār skatās tos video, jā, pa 4 gadiem ir top video, protams. Protams, jā. Jā, vairāk ir top video, ir, protams, ir par to, kā ieslēgt, izslēgt, bet no produkcijas, es tev teikšu tā, no 1500 līdz 2000 skatījumiem. Pie tam, ka mēs runājam vienā valodā. Jā, piekšķīši. Arī pamainīsies ir produkcija. Nē, piekšķīši. Viņš attīstījusies ir, teiksim tā. Tādā ziņā es tev piekritu. Sākot pasauli drona, jā. Jā, bet citi eksponāti, kas tas stāv vēl joprojām atrodas mūsu plauktos. Jo, okay. Stāv. Jā, bet tas ir jautājums vairāk, kas mums, ka tie, kas pārstāv tos ražotājus, vai tomēr ražotājiem jautājums par to, ko viņi ir iesnieguši mums mērniecības nozarei. Jā. Nu, mēs varam ietekmēt, pieņemsim, vai Džeki uztaisīt, pieņemsim, tagad iekārtu lāzerīti. Nu, varam gan jau. Jā, un gaidam. Bet gaidam, jā. Gaidam. Nav visus sitēm, protams, bet, nu, iespējams ir. Jā, un te ir tas otrs jautājums. Atkal, what the hell? Jā, jūs ejat līdz tam laikam, kas notiek tagad šodien. Jā, citi, protams, pateiks. Es mērāju Genesis, es aizēju mežā, es aizēju pļavā, viņš man mēra, ķer visu laiku. Jā, viņš nekādas funkcijas nepildi, tikai uzmērīt vienu punktu. Jā, ir tādi instrumenti. Ir. Un? Mēram, nu. Nu, mēram, jā. Es tagad gribu, pieņemsim, IMU. Jā, slīpuma sensoru. Nav. Nu, šodien jau tā kā vajadzētu būt. Nē, nu šodien vispār daudz, kam jābūt. Tagad jau slīpuma sensors jau vairs nav tā kā super lieta, kas... Tas jau tā kā ikdienas varbūt... Jā, bet es atceros, tie slīpuma sensori... Nu, tā kā funkcija ikdienas. Tā ir, tā kā agrāk bija ieslēgt Genesis, lai tev ir GPS un lonas signāls, jā. Tad mūsu laiku parādījās, kas? Beidu Galileo. Jā, protams. Beidu ļoti labi attīstījās tādā ziņā.
Jā, viņi topā. Nu, es uzskatu, protams, Jā, GPS. es vairāk, man liekas, tagad arī sāk palikt tā, diezgan daudz. Bet atkal mūsu platumgrādos un Varbūt ne tik daudz. kur mēs dzīvojam, kopumā, cik mēs redzam satelītus? Kaut kādi 40 varētu būt. Pārsvarā ir atkarīgs no iekārtas, man liekas, no 30 līdz 40 kaut kur tā varētu būt aptuveni labos apstākļos. Jā, bet tas ir runā par šodienas iekārtu. Šodienas, jā. Un cilvēks iegādājas iekārtu. Nē, jā, ja nav iekārtā 11 gadu atpakaļ. pieejam cits satelīta sistēmas, jā, es piekrītu. Samaksā- Vai nebūtu tā? Nē, viņš ir samaksājis vienkārši 11 pakas. Jā, viņam pasaka, klausies, tev vajag aktivizēt glonus štuku pa draudzīgo cenu. Jā, pa draugam. jā, varētu būt, jā. To aiziet tāds, tik pa 11 nopirkt, nolādz to štuciņu, iedod tālāk. Nākošais. Parādījies Beidu. Vēl pieliec. Vēl pieliec. Un arī situācija arī sekojoši tāda, kā tiem Beidu un tā tālāk satelītiem parādās arī frekvences. Jā, Un tā frekvence, ko tu dod? vēl papildus. Jā. O tev nav. Tev nav, jā. Jā, un tu paņēmi to krītā, varbūt to iekārtu, turpināji viņu strādāt un tālāk, ko tu dari. Viss. Jā. Cenšos tāpat strādāt. Nē, es arī tāpat darīt. Jā. Tu nopērci pa 12, 14, 20 štukām iekārtu, jā, tev liekas, ka tev jāstrādā. Beigās tu nonāc tā kā, tev vēl piķi visu laiku ārā. Jā, Vēl un vēl katru gadu. Tāds ir, jā. Jā, kā viņi ieliek iekšā tev to iespēju, ka tu vari upgradeot visu laiku. Jā. Es jau nerunāju par reģionāliem kaut kādiem aizliegumiem, jā, ka tu vari strādāt tikai Latvijā. Mums arī bija tādi gadījumi. tāda arī ir, jā, bija. Tas ir vispār. Man bija šoks par to, ka atnāk cilvēks, viņš iekārtu, viņš grib notrigot citā valstī. Grib. Jā, Tev ir reģionāli bloks. Lai Papildus. atbloķēt to, tev divīs jāsamaksā. drausmīgi. Tev tas liekas drausmīgi. Labi, jā, Bet man šķiet, tas ir vispār. Kāpēc? Jā, un tu tad esi, tu atkal, tev jāpārdod, tev jāsamaksā. jā. Kāpēc? Okay, tas jautājums paliek atkal tiem ražotājiem un pārējiem. Tas un jā, atkarīgs, jā, no Tiem, kas pārstāv modeļu attiecīgi. ražotāju un vispār, jā. Bet ko come on. nevar izdarīt. Bet viņi netirgo tev par lētāko cenu. Nav tā. Labi, bet runa nav par to. Vispār. Tas ir tā kā, kā lai teikt, mums ir vienkārši jautājums, kolēģi, cik var. Vienkārši jāpadomā citreiz. Bet tas nav par jums. Tas ir par mums. Mēs vairāk domāsim. Bet jautājums par tevi, Edī. Ko par mani? Par tevi ļoti vienkārši. Šai uzņēmumā tu strādā cik? 8, 7, 20, 30 gadu cik? Man liekas, no 18. gada varētu būt. Jā, īstenībā YouTube video arī ir, kur es devu interviju. Tur viņš ir labs. To es Varētu attīt atpakaļ, kaut kur atradīsiet, gan jau. Tu redzēsiet, tu jaunieti, kas ir... Ja gribat redzēt man bez vārds, tur ir video, Tur ir kas apliecina visu. Un strādāju šai uzņēmumā. Jā, tu tā kā esi guvis ļoti lielu pieredzi. To mēs zinām arī. Tas nav tikai no mūsu uzņēmuma, bet arī pārsvarā no klientiem nāk, jā, atsaucas un pārējais. Ļoti labi. Jā, mums prieks par to, protams, jā, ka tādi speciālisti ir pie mums. Bet jautājums sekojoši. Tu šobrīd atbildi par after sale service. Jā, Jā, tava galvenā funkcija ir principā palīdzēt klientiem. tieši tā. Šis ir tas Aktuālais jautājums. jā, aktuāls jautājums. Mūsu mēnecības nozares speciālisti pārstāvi šobrīd, jā, ikdienā, zvana. Jā, es zinu, es atrodos blakus, citreiz ne, bet es zinu, ka Edienas zvana. Ļoti labi, tā ir jādara arī uz priekšdienām un visu laiku. Mēs esam neatņemami sastāvdaļā jums, lai palīdzētu turpmāk. Kā es saku, Vispār gadās. visādi gadās. Bet man jautājums vienkārši tāds. Reāli. Tu saņem zvanu no klienta. Jā, Jā, viņš iegādājas iekārtu. jā. Jā. Ko tu dzirdi pirmās 30 sekundes?
Par ko ir tas galvenās problēmas? Ne, atkarībā, kurš klients zvan, bet, Pārsvarā. Jā, problēmas. Nē, ar savienošanos, ar korekciju saņemšanu pārsvarā viens, Latpus, tas atkarīgs arī no lietotāja. Vairāk tie, kas nav tik pazīstami varbūt ar iekārtas iestatījumiem un lietotāji ir tādi, bet vienkārši pāris jautājumi, kāpēc viņam nesavienojas, kāpēc nav kaut kas. Citreiz beidzas abonements, tad es arī palīdzu un es ieju viņu kontos un aktivizēju, tad tā arī māc gadīties. Bet tie, kas jau zina to visu, tas ir tādi jautājumi nav, protams, bet, tas ir viens no, principā, iekārtas iestatīšana varētu būt. Tas ir tā pamata varētu būt? Pamata, jā. Okay. Pamata jautājumi. Tad, kad mēs, tas regulārs jautājums to atrisinām, tad ir kādi vēl jautājumi varētu būt viņiem? Nē, vēl jautājumi noteikti par kaut kādām funkcijām, kaut kādām iespējām, ko var izdarīt to mirkli, kas varbūt vienkārši ir kaut kāda situācija, kur vai kaut ko izmantot, prasa, vai tas ir iespējams to programmatūru izdarīt, vai to varu, un tad es palīdzu, cik vien varu, vai ja tā programma atbalsta, tad, protams, mēs tev parādām, viss ir. Tās tā kā vēlms, ko vajag izdarīt to brīdī. Un, principā tādi, tāds nākošais varbūt, vairāk par iespējām, ko var izdarīt. Jo, protams, es izstāstu visu sākumā, apmācu, bet, nevar jau visu atcerēties vienmēr. Ja tu nepieraksti neko. Jā, kladītā, bet arī kladītā pierakstīt katru funkciju, tas arī būtu bišķi. Bet ir, pieņemsim, vai ir tāda reāli kaut kāda atšķirība starp mērniekiem, tie, kas jau strādā jau entos gadus, viņi sākuši tur ar bezmaz vai ar, metāla ķēdi mērīt attālumus, tik vecs, un kas nāk tagad? Tieši no mērniecības nozares pārstāvjiem. Tieši no mērniecības, jā. Vai ir atšķirības ar tādiem? Vai... Nē, ir atšķirības, kaut kādas atšķirības manāms, atkarīgs no kura mērnieki, protams, bet ir kas zvana par konkrētiem jautājumiem, kas jau tā kā vienkārši prasa, viņam vajag to, un vai varam to izdarīt, tas pārējais viss skaidrs, tas ar ko teiksim, es domāju, tas par tām iespējām, tieši tās funkcijas, tie, kas jau visu pārzina iestatījums un visu pārējo, tur viss skaidrs, man nav daudz jāsaka, ja kaut kas ir nobrucis tur 3 vārdos, un mēs atrisinām jautājumu, tas burtiski minūtes zvans. Bet, protams, ir tādi, kam nav sākumā jāpaskaidro, kas ir iestatījumi, ko nozīmē vispār katra lieta, ko tu iestati iekārtā. Sāksim ar, teiksim, viens ir tas mask angles, tad, leņķis, kurā saņemam tos satelītus, tad arī paši iestatījumi, kāpēc mēs tieši izvēlamies 5002 portu, vispārējo, kur var... Par bezmaksas tīklu, kas mums Latvijā pieejams. Par Latpus tīklu, teiksim, pārsvarā iet runa par Latpus tīklu, tas ir mums pieejams pašlaik Latvijā, un par mēs ar to runājam. Visu to tur nav ko slēpt. Pārējais, tie paši saucamie mount pointi, pieslēgpunkti, es nezinu latviski, kā pareizi viņus precīzi nosaukt, angliski mount pointi ir, Viņš ir pieslēgpunkts, Jā, tulkojot tieši pieslēgpunkts, ko katrs nozīmē, mums ir vairāk, mums vispār ļoti daudz viņi ir visādi VRS, 4G un SS, tagad kaut kāds VRS gala parādījās, vēl kur viens satelīts sistēma noņemt nosnes, kāpēc, bet, pieņemsim ir tas, bet, tad jautājumi, ko katrs nozīmē, kāpēc VRS, kāpēc site, kāpēc tas IMAX ir un kāpēc tādi vispār mount point ir, bet, tādi jautājumi. Kā es biju dzirdējis, sorry, ka pārtraucu, viss kārtībā. Ir tas, ka pa tiem mount pointiem bija, kā jau ir Latpus sistēmā, ir minēt, piemēram, kāpēc tiešām tā tas ir. Viņam ir uzrakstīts, bet man ir jautājums. Mēs šodien dzīvojam 2026. gadā. Jūs šodien izmantojat, es praktiski nevienu vairs nezinu, kurš izmanto vienfrekvenču, pieņemsim, sistēmas, pēcapstrādi, lai var apstrādāt, Visi L1, L2, lai būtu strādāt RTK. Ir citiem, kuri atnest
ir tādi, nu, kā lai saka, es negribu nevienu apvainot, jā, un arī, saprotiet mani pareizi. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc tev jāatslēdz satelīti, kuri tev palīdz strādāt. Nu, jā, bez tam tu izmanto kaut kādu, pieņemsim to manpointu saucamo, jā, tu izvēlies to manpointu un neizvēlies to satelītus. Un tad, nu, ja mēs tagad, nu, klausies, nu, tas ir tavs darbs. Kad cilvēks atnāk, pieņemsim, ar 2 satelītu sistēmām, nu, pamatā, kas mums ir, jā, un viņam viens no viņu ir atslēdzis, nu, ko es biju redzējis arī, un viņam ir 7 satelīti, un viņš prasa, man nav. Kāpēc nav? Čalīt, nu, es saprotu tavu to dvēselīti, kas tu tur, nu, cepās iekšā, bet klausies, tas ir tavs darbs. Nu, satelīti grūti izmainīt kaut ko. Ļoti grūti izmainīt. Tas nav vienkārši, jā. Tas nav vienkārši. Tā jau zinātne ir. Jā, tā ir cita līmenis, jā. Es gribu vienkārši teikt to, ka, nē, Džeki Čeli, jums jāstrādā. Tas ir jūsu darbs, jūs pelnāt naudu, bet ja tu nesaņem rezultātu, tad tev, ok, ejam atpakaļ uz poligometriskiem punktiem, bet atkal poligometriskie punkti ir veidoti, nu, attiecīgā laika periodā, jā. Un, nu, ja tu tā neizmanto viņus, nu, tad man jautājums tālāk. Nu, tad kāpēc jāstrādā vispār? Jā. Tas ir smags jautājums, jā. Bet kopumā, nu, tā visa, jā, satelīta sistēmas ir svarīgas. Jā, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Tas, ko mēs redzam. Mēs neredzam QZSS, mēs neredzam tur IRNS, jā, un SBAS vispār. SBAS ir cita tēma. Par SBAS mēs ļoti labi zinām. SBAS sistēma, nu, viņa vēl nav tik attīstīta, lai pieņemsim rakstīt arī tādās pašos iepirkumos, ka viņam jābūt. Tas ir vispār cirks. Tā, nu, retums, ka redzēts, ka ir SBAS satelīts savā satelīta mapē. Nu, teiksim, Nu, 1-2. Nu, 1-2, bet tāpat viņš kaut kur tur Jā, ir. un tev vajadzīgi, zin kā, studijas augstskolā pārādā to man, pieņemsim, kā studējošam, nu, tagad mēs studējam citu bišķiņu, jā, bet man ir nepieciešama vismaz 4 satelīti, tur ir 2. Nē, nu, tas cits tās. Atkarīgs, kur tu atrodies. Jā, nu, pļāvā mēs varam ar vienu satelītu sistēmu iztikt. Nu, nevaram. Pat nevaram. Nevaram. Mūsdienās nevaram. Mums ir vajadzīgs geometriskais, geometrija ir vajadzīga, 3 satelīti ir kādu pretstātu atkarībā gribi. Viņš pat nespēja aprēķināt. Viņš nevar aprēķināt, jā. Mēs esam tad uz citas planētas pavisam. Jā, tāpēc ir tas visas lietas, ko nu, kā es saku, betonē, meistarī, nu. Nu, jā, nu, atkarīgs no cilvēka, kad tu izslēdz to satelītu sistēmu, nu, tas tev. Nu. Jā, bet nenāc pie mums. Jā. Nenāc ne pie viena vairāk. Jā, ja tu uzskati, ka viņi nav vajadzīgi, tad tu uzskati to, tad saņem lūdzu savu precizitāti tādu, kādu tu gribi. Jā, nu, tad tu nevari saņemt. Tad tu gaidi to labāko, pieņemsim, risinājumu, kad viņš tev atnāks. Bet tad, atgriežoties, nu, mēs bišķi nogājam no tēmas, atgriežoties pie mūsu jautājumiem no klientiem, jā, tad tā ir iestatījumi. Nu, principā iestatījumi, jā, nu, atkarīgs par kuru iekārtu. Protams, man jau zvan par visu, par droniem, par lidaru, par tahimetru, tas ir atkarīgs vienkārši no iekārtas. Pārsvarā vienkārši iestatījuma funkcijas, to izpildījums vienkārši, kā viņš var iziet no situācijas, kur viņš atrodas, vai, nu, kaut kādu variantu. Pārsvarā tie, kas ļoti pārzina to iekārtu vai vispār pārzina, kā iestatīt iekārtas, kuru iekārtu tur zvani varbūt reizi mēnesī maksimums, bet tas tāpat viņš paprasa, vai viņš tā drīkst darīt. Citreiz klienti arī zvana prasa, vai viņš drīkst tā darīt, jo viņš nav pārliecināts, vai tas ir pareizi. Tad es vienkārši viņu pārliecinu, ka tu drīksti, varbūt pamaini kaut kādu iestatījumu, un tad viņš drīkst to darīt. Bet jā, nu, pārsvarā vienkārši, nu, jā, ir citi klienti, protams, jā, kur ir vairāk jautājumi, jā, tur par iestatīšanas, bet arī, jā. Bet tad sanāk, nu, tie galvenie jautājumi ir reāli tad iestatījumi, jā. Nu, jā, principā, iekārtas darbības, kā pareizi kaut ko izdarīt, jā, un tādas lietas. Bet klausies, nu, tu pieņemsim, pirms tu... Jo pārsvarā jau izmanto vienkārši mērīšanu un izprošanu, nu tā.
Reāli. lielākoties, jā. Divas funkcijas, ko tiek izmantotas, jā, bet citreiz kaut kādas situācijas gadās, kur tev jāpiloto varbūt tas vēl tad man funkcijas. jautājums, vienkārši, tāds jautājums elementārais. Tad sanāk, ka mēs atdodam klientam iekārtu, kura nav atbilstoši nokonfigurēta, ja? Nē, viņi ir nokonkurēti, viss ir atbilst. Jo tad sanāk, Šādas grūts jautājums tas ir, kāpēc tā ir, bet vai tu esi... nav atbildes to jautājumu. Bet vai tu esi pamanījis, ka reāli lietotāji maina kaut kādus iestatījumus? Nē, iestatījumi tiek mainīti, jā, tas viennozīmīgi. Kaut kādā veidā tas tiek mainīts, es nezinu kā, bet iestatījumi tiek mainīti. Majoreks pret varat mainīt, jā, ko es gribētu, bet, jā, citi izslēdz satelītus, citi samaina nepareizus pieslēgu punktus, uzliek kaut kādus citus, nezinu, vēl tur kaut ko pamaina, jā, un, ir, jā, pēc tam vienkārši pamainot, tad kaut kādos citos apstākļos radās tās problēmas, un tad zvans man, jā, un tad es atlieku visu apakaļ, bet okay. Bet pieņemsim, jā, vai tu spēj reāli atšķirt citreiz, ka kļūda varbūt nevis ir iekārtā, jā, bet ārējos apstākļos? Pārsvarā tas kļūda iekārtā neatkarīgs no ražotāja, tas nav runa arī pa mūsu iekārtām, man arī ir dažādi iekārtas, principā, kas ir, jā, viņas atšķirās, gan platas atšķirās, gan jebkas, kas iekšā tā iekārta atšķirās. Pārsvarā jau iekārta nekad nav vainīga, jā. Iekārta būs tikai vainīga, ka viņa rādīs 0 satelītus vispār un nefunkcionēs un nokarsies, jā. Tad tā ir iekšēja problēma, jā, tur kaut kāda bojājuma, jā, tad tur tas jau vairāk servisam, jā, tas ir tālāk, bet realitātē, ja tev iekārta strādā, saņem satelīts, viņi jau tev ieslēdzot rāda to single pozīciju, un tu saņem kaut kāds satelīts, viņi strādā, vienkārši nākušā problēma ir par iestatīšanu, vienkārši iekārtas iestatīšanas. Jā, bet tad man nākošais jautājums par iekārtas iestatīšanu. Ok, jā, un klients tagad ir paņēmis iekārtas, izmanto vairākus gadus, jā, un viņš tagad saka, man projektā aizgāja greizi kaut kas. Jā. Un mēs skatāmies uz datus, dati atbilst. Fiksēts risinājums, visu laiku visi kārtībā. Tad jautājums, ja iestatījumi visi ir pareizi, jā, un visi atbilst, kur ir kļūda? Viņam pieņemsim reāls viens jau ir, es nezinu, teiksim, protams, jā, iestatījums to brīdi pārbaudīt, ja tiešām pareizi ir, ja ir pareizi, ok, tad bet nākošais. Visi kārtībā. Jā. Man visi kārtībā. Bet, viens jāapstās arī varbūt iekārt nav kādu labu laiku atjaunot, vienkārši, tas arī mēdz citreiz ietekmēt, jo šātad iekārtas savāc kaut kādas, es nezinu, kā pareizi nelabvēlīgus tos satelītus varbūt, vai kaut ko tādu. Jā, teiksim, to savāc un var rasties kaut kādi, saucamie, teiksim, tā gļuki vai vēl kaut kas, jā, tad tas arī var daudz ko ietekmēt iekārtas tā kā korekcijas saņemšanā vispār un var rasties tāds kļūdens, tāpēc jāapskatās un jāpievāktē, jā, saprotu, ka servis nav obligāts un tas ir uz katra cilvēka atbildība, bet... Tu, principā, ja tavu atbildība, tad tu pats arī pastāv to visu, jā. Tas, kas zinās, vienmēr jums var paprasīt, vai ir iekārta certificēta. Tu iegādājies iekārtu no atbilstoša pārdevēja, jā, ja viņš nespēj... Tie, kas zina, tie, kas strādā būvlaukumā, tie ļoti labi zina, kas ir certifikācija un vispārējais, jo, ir būvuzraugi, kas zina, ka vajag certifikātām iekārtām. Un, nē, tas ir noteikti, jā, par certifikāciju, jā. Tas arī viens, jā, principā jāskatās, jā. Un pēc tam vienkārši, tur tiešām nekas, jā, mērījums sūtam, skatāmies, jā, un pētam to situāciju, kas ir bijis pie vaina. Citreiz arī, slīpuma sensors aizmirstāts ieslēgties, vēl kaut kas, jā, un mēram slīpa tik un tā, jā, un tādas lietas, tas ir vienkārši, gadās tāds. Cik tu pats esi kā mērnieks? Štoka augstums ne tāds uzlikts, jā, un štoks reāli dzīvē ir izvilks tādā augstumā, bet štoks ir uzlikts iekšā programmatūra savādāk. Tur uzreiz augstumā šķirība, jā. Tad kopumā sanāk, visas tas kļūdas ir atrisināmas.
Protams, jā, viss atrisināms nav tāda kļūda, ko nevar atrisināt, vai nav bijusi tāda. Vienīgais, jā, es saku, ja tur, teiksim, kāds ir paslīdējis, iekārt nokritus, jā, tur un vēl kaut kas, un ūdenī, jā, un izšķīdas korpus, vēl kaut kas, jā, un tas ūdens ticis iekšā un kaut kas aizgais tālāk, viņš tev var vēl rādīt fiksētu rezultātu, jā, bet, tur var būt slikti, ļoti slikti. Tāpēc, vienmēr, ja kaut kas gadās, atcerieties, lūdzu, galvenais neslēgt pie kontaktu uzreiz izšāvēt, jo tas ir pirmais vienmēr. Galvenais rīsus neizmantot, jo ar rīsiem tas nepalīdz, ja? Labāk zin, kā paņemt bišķi iekavēt to objektu un atpēc mums to iekārt, mēs atversim, izžāvēsim, saliksim apakaļ, atdosim, jūs pabeigsiet objektu, nekā pēc tam prasīsiet, lai mēs dabūjam no kluča ārā datus. Jā. Tā sakot, jā. Bija tādi gadījumi īstenībā. Citreiz neiespējami vienkārši dabūt tos datus ārā, tas nav reāli, jā. Jāsaprot. Instrumenti, zin, kur vēl ir problēma, jā? Ko es redzu? Uzņēmums lielāks par 2-3 cilvēkiem, jā? Viņam ir palīgi. Man jautājums tiem palīgiem. Džeki Čaļi, jums rītā, jūs aiziesiet tur, iekritīsiet ūdenī, vēl kaut kur atstīsiet to korpusu, vienalga, visādi var gadīties, es ticu. Jā, tas ir jūsu darbs, tas ir jūsu darbarīgs. Jūs ar viņu pelnat naudu. Un pēc tam jūs vienkārši pasakat, ka jums tur nemaksā vēl kaut ko, tāpēc, ka neizpildīja. Paga. Jā, bet vajag vienmēr atrast to kaut kādu, kopēju to balansi, jā, pareizi saki, balansi starp darba devēja darbinieku un iekārtu. Iekārtu jums iedota par uzņēmumu līdzekļiem. Jā, jums iedota, lai jūs varat strādāt. Un tad, kad viņi atnāk un pasaka, es redzu, ka mašīnās citreiz atbrauc iekšā, zin, kā izvelk ārā to GNSS no tā bulkvāģa, viņš tur kopā ar metāla stiegriem, jā, vēl kaut ko, es domāju, ko tu dari? Reāli, tev tikko pagājuši mēnesi nopirka iekārtu, viņi izskatās, vispār pēc nekā. Tur ir, tā iekārta ir ielikts intelekts. Jā, tu viņu uztver tā kā kuvaldu kaut kādu, kas tev mētājas arī ar visam kopā metāla stieņiem, kur tu sit iekšā kupicās. Kā tas ir? Tas ir, ne jau darba devējs tev var to piešķirt, bet tas ir vairāk tā kā, tu pats, kas tu esi, ko tu dari. Kā tu attiecies? Tu nesamaksāji tur vēl kaut ko. Labi, tas jūsu darīšanas, ja? Bet mums īstenībā, ko es redzu, ko mums neservisē, ja? Es teikšu tā, 90% pat vairāk, ja? Kuri uztver savu iekārtu kā naudas nesēju. Jā, un pārējie ir vienkārši tādi viņi ir. Jā, diemžēl, bet ļoti, ļoti, tā skaties tam iekārtam ir diezgan, skarbi. Citreiz ir, diezgan skarbi, jā. Jā, ka tev izraut tas, un šitais, labi, citi tur pazaudē kaut kādu tur vāciņu, jā, viņi kaut kādā veidā tur MacGyverinu tur pielīm, jā, un visi kārtībā, jā, viņi atnes pēc tam pasaka, jā, bet es vienmēr saku, nav obligāti tas tā kā, mūsu iekārtām vispārēji es runāju par visu, jā, jo, nepavēlti mēs atrodamies šodien arī servis telpā, kas ir Geo, jā, kur mēs reāli remontējam un pārbaudam tas viss iekārts, jā, jo tā runa ir par to, ka reāli cik cilvēki ir citreiz neadekvāti. Es nerunāju par visiem vēlreiz, bet cik reizi neadekvāti ir, jā, citreiz skaties pilnēnis kalendāri vienkārši, tad tev jautājumu, ko mēs daram, kā mēs attīstīsimies, jā, kā mēs strādāsim, kā jūs nopelnīsiet to naudu. Jā, bet, es atkal bišķi neaizgāju no tēmas, bet tā ir sāpīga tēma, man ļoti sāpīga tēma, reāli, man ļoti žēl, ka citreiz atnāk ar tam iekārtām, viņas tāda stāvokļa, man reāli žēl, jā, to iekārt, kāpēc, par ko? Jā, kāpēc tev tas jādara ir? Citi vispār, es zinu, ka strādā augstākā mitrumā, viss kārtībā. Ja tur ir mitrums, jā, tev lietus līdz, tu strādā tur smagos apstākļos, elementāri, taču pēc tam pēc darba, kad tu pastrādā, tak notīri. Neatstāj uz brīvdienām, tu iekārtu, pieņemsim tajā kastē, un pēc tam tu atnāc. Tu vienreiz, divreiz, trīsreiz, jā, tur rakstīts IP 67, IP 68, IP tur 3000. Klausieties, IP, tas ir īslaicīgais pasākums. Tas nav tā, ka pulksteņiem water resistance, ka jūs varat peldēt 300 metru dziļumā ūdenī, jā, un pulksteņiem nekas nebūs. Tur nav rakstīts water resistance, pareizi? Jā.
Tas ir IP, tas ir līmenis, kuras environment angliski, jā, jūs varat atrasties īslaicīgi pie tam. Mērcēšana, grāvi, ūdeni, tas nav par to. Jā, un tas nav tikai, kā lai saka, ko mēs tur mēģinām tur piedāvāt, jā, tur un piedāvājam, jā, tas ir vispārēji iekārts. Ja jūs gribat super kaut kādu advanced iekārtu, viņi maksās reiz 5. Nu, Jā. tā ir. Gribi super kaut kādu, kas ir izturīga, jā, viņi būs tā kā klucis liels, jā, ķieļu klucis tāds, kas sveras 5 kg, un tad tu vari steigāt, ko tu gribi. Ir tādi. Neviens netirgo viņus vienkārši. Tātad mēs vispār Genesis tēma šodien numur 1. Genesis tēma, jā. Runājot par attīstību. Attīstība, jā. Es domāju par Genesis iekārtu attīstību. Ko mēs redzam šodien? Ko mēs redzam šodien? Ķīniešu uzvar. Ko tā? Ķīniešu uzvar. Ķīnieši ļoti uzvar. ļoti uzvar. Mēs varam kaut kā mazināt viņu ietekmi. Nē, es domāju, ka nē, un nav pat vērts mazināt, jāļauj viņiem attīstīties, varētu teikt tā, jo, redzot vienkārši, kad mēs vispār sākām ar ķīniešu, labi, citi ir Eiropieši, bet iekšā ķīnieši, teiksim tā, bet reāli ķīnieši, kas uzskata par ķīniešiem, jā, tad redzot to attīstību no pirmās iekārtas līdz tagad, kas ir, jau korpus un vispārējais jau kontroliera kvalitāti kā tāda, ka tu rokā pataust, viņi jau ir nedaudz vērtāk nekā attiecīgi tā cena ir. Un tās iespējas, ko viņi sniedz, jā, citi varbūt tikai tur palielina savu IMU, vēl kaut ko tur vispārēja, jā, tad viņi jau sen jau ir ielikuši kameras, lāzeres un vēl visu kaut ko, jā. Tad, līderi, jā, tas jau tā jau ir tāda augsta tehnoloģija, jā, tagad, jā, Falcon X, jā, no Alfa Geo, jā. Bet, ja mēs runājam par konkrētu brendu. Jā, konkrētu brendu es uzsvēru, jā, vienkārši, jo, protams. Jo mēs zinām, ka arī citiem pārējiem arī ir tas iekārts, jā, bet tā tendence, protams, ir bišķiņ citādāk. Citi pateiks, tas ir Chinese fix. Jā, protams, Chinese fix vai kāds fix, viņš tur ir visādi fix, Eiropas fix un vēl visādi. Ir pazīstami brendi, bet realitātē, kā mēs runājam arī ar ļoti pieredzējušiem mērniekiem, jā, jūs paši esat mērnieki un arī bijām redzējuši komentārus un vispārējo, tā kā jūs esat mērnieki, jūs paši izvērtējat, gan ko jūs pērkat, gan ko jūs lietojat, un arī gan mērījums, ko jūs veicat. Jo, tas ir atkarīgs no jums, kā es viņu to izmantoju, to iekārtu, jo runājam, jā, teica, ka, pārbaudu to kaut kā to punktu, varbūt 2 reiz, 3 reizes, un varbūt tad tālāk turpina savus mērījumus, ja tev liekas, ka kaut kas nav pareizi. Nevis vienkārši uzmērīt, vai tai paši izmanto IMU bez ieslēgt IMU, vai visas tās lietas vienkārši, protams, cilvēcisks kļūdas var gadīties un vispārējais, bet, jā, protams, ir atkarīgs no jums. Jūs varat pirkt dārgi iekārtu, lēti iekārtu, Eiropas iekārtu, Amerikas iekārtu, es nezinu, jebkuru ražotāju, jebkuru brendu, bet, galā tik un tā. Jūs atkarīgi no... Jā, tik un tā. Atbildīgi krīt uz tevis. Bet kopumā, ja tā paskatās, jā, strādā reāli ar to, ko tu gribi. Tev patīk, tu uzticies, strādā. Protams, jā. Tas jau... Nesanāk tev kaut kur. Tā ir tava izvēle. Kā es teicu, tāpat kā markot mašīnu. Tu jau pēc, ko tu gribi, jā. Kurš, kas tev patīk. Tagad tādi nāk ķīnieši iekšā, un viņi ļoti labi mūs jā, viņi reāli iznīcina Eiropas mašīnas. Jā. Tas pats arī notiek arī te, bet, protams, ir tie piekritēji, un es arī nevaru nepiekrist viņiem. Jā, gribi iekārtu, maksā. Labi, ir kur ķīnieši nevar kaut kādās tehnoloģijas, kas nav, bet, jā, protams, Eiropā ir savus, jā, tās lielās zināšanas mērniecības, kā daļa nozarē, jā, viņi, protams, spējas līmenis, jā, ir ļoti augsts, jā, bet, tehnoloģijas ziņā mēs, diemžēl, nevarēsim nekādīgi. Ja sanāk, ka nākotne ir Ķīnas nākotne, varbūt, es nezinu, varbūt kaut kāds Eiropas brands. Ir tā. Mēs varam norobežot, kāds cits valsts brands. Mēs varam norobežot īstenībā arī, kā mums kaimiņu valsts uztaisīja valsts līmenī. No China. Jā, no China. Un?
Man, ja es būtu kā mēnecības uzņēmums vai mērnieks, ja es uzsveru, ka nav China, tad man principā nebūtu ko pirkt. Nebūtu, bet tam man būtu jādomā, kā nopirkt vienkārši. Bet arī tas pats, kas ir Eiropas brands, principā jau mēs visi labi zinām, jebkas, ko tu lieto mūsdienās, jebkura detaļa iekšā tā Eiropas brandā nāk no Ķīnas. No Ķīnas nevar izdarīt. Labi, es negribu to, kā... Tas nebija tā, tas kā joks tāds bija vairāk. Es negribu vienkārši to mūsu sarunu pārvērst uz to, ka mēs vairāk runājam par Ķīnas produktiem, kā viņas ir jātīst. Es vairāk gribu teikt to, ka vispār viss mūsu pirmais mēģinājums. Šādā formātā vienkārši dalīties ar savu pieredzi un zināšanām kaut kādā veidā, lai kāds skatīsies, neskatīsies, kādam būs interesanti, neinteresanti. Atkal. Jūs izvēlaties, ko skatīties, jūs izvēlaties, ko pirkt, jūs izvēlaties, ar ko mērīt. Bet vienmēr atbildība krīt uz jums. Tiešām, Iekārta nav vainīga, ir atkarīgs no tā. Pirmais, vai iestatījumi ir, ko mēs esam secinājuši šodien, vai mēs sekojam līdz iekārtai, vai viņi visi atjauninājumi ir pēdējie un visi kārtībā, vai tiešām es atrodos pareizā vietā, vai tiešām es izvēlos pareizo risinājumu. Beigās tu esi mērnieks. Ja tu esi mērnieks, tad atbildi par rezultātiem. Jā, bet citreiz ir atbildi arī palīguma. Jā, mēs neko nevaram izdarīt, tāda situācija mūsu nozarē. Bet teikšu paldies Idijām par... Es teikšu paldies Andrejam. par versiju V11 šai sarunai. Jo, godīgi sakot, es gribu paturpināt, jo reāli tas, kas ir sakrājies, tas, kas ir pa šiem gadiem mums ir. Daudz ko var izrunāt, teiks. Ņemiet vērā, ka uzņēmumā jau šogad 15 gadi. Tā kā mēs kaut ko... Teic, ka būšu ar balīt. Mēs gribam šo sarunu turpināt. Paliekam pie krāniem. Paldies visiem, čau! Paldies, čau! Tā, galvenais moments. Kas man jādara? Es neierakstīju! Kad ir raksts atstāstīt.